Čau, Ilona! Čau, Armin! Ciemos pie tevis esmu šodien tavā omulīgajā kabinetā, kur tu te darbojies jau kādu laiciņu, vai ne? Jau jāteiktu 2 gadi. 2 gadi. Super. Tā tad īsumā par to, kā šis viss projekts, tā teikt, mums ir biedrība Radot dot, un šie pirmie iepazīšanās video ar biedrības biedriem. Un tu esi arī viens no šīs biedrības biedriem. Apsveicu ar to. Biedrībā mēs darbosimies, mēģināsim tā kā tiem cilvēkiem veidot kaut kādas meistarklases lekcijas, veselības diena, kas būs jūlijā, gan vēl dažādus pasākumus, lai informētu cilvēkus par to, kā var mainīt savu dzīvi dažādos veidos, un ka vajag mainīt, un ka var dzīvot labāk, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Tas tāds īsts ievads par biedrību, jā, un tagad par tevi. Jā, varbūt pāris vārdos, vai pat vairākos vārdos vari pastāstīt, kas tu esi, un ko tu nodarbojies, un kāds tavs ceļš bija uz šo brīdi. Skaidrs, sapratu. Ceļš droši vien bija ļoti sens. Principā pēc profesijas es esmu strādājusi nelielu brīdi un esmu bijusi piena un piena produktu pārtikas tehnologs. Bet tad man ceļš aizvijās caur laulībām, tad es izmācījos par manikīra speciālistu, kur nostrādāju 27 gadus. Tas ir diezgan liels posms, kas ir bijis ļoti skaists manā dzīvē. Pateicoties manikīra darbam, es iemācījos pacietību. Es neteiktu, ka pilnībā, bet tāds viens liels pacietības posms ir iemācīts, tā varētu teikt. Par dažādām savādākām lietām, man likās, es jau no bērnības šo to nojautu, vai kā bērns vienkārši izmetu dažādas frāzes. Un tad, jāsaka, tāds smags gadījums, kad tēvs aiziet no ģimenes, tas noteikti ir ļoti pazīstami, kas man lika domāt, kāpēc tas tā ir. Un kā bērns es to izdomāt nevarēju, un man palika tāda kā smaguma sajūta. Un tad 20 pāri plus gados pēkšņi man saslēdzās, es sapratu, kāpēc tas tā notika. Kāpēc vecāki nespēja izveidot tās savas attiecības. Un tad lēnām, pat man liekas, no tā 27 gadi tāds posms sākās. Es mācījos gan astroloģiju, gan, es nezinu, ko tik es neesmu mācījusies. Vīrs parasti saka, kad tad tas beigsies? Man liekas, nekad nebeigsies. Tālāk. Un tad bija joga ieskrējusi, bet es tik vien atvēru kā grāmatu, apskatījos un domāju, ka es tur nekā nesaprotu. Un tas viss tik mistiski sarakstīts, ka es domāju, nē, to es nevaru. Un tā es to arī atliku. Astroloģija arī man aizgāja mazliet nostāk, un pēc laiciņa manā dzīvē ienāca aromaterapija, ētriskās eļļas. Liekas, atkal neapzināti tas viss ienāca, bet tas varētu būt tāds viens no pagrieziena punktiem. Tad es pievērsos jogai. Arī, kā es teicu, nekad dzīvē es nepasniegšu. Nē. Beigās sanāca, ka pasniedzu gan, un rīt jau 6. gads. Un atgriežoties pie manikīra speciālista, mani mocīja pēdējo gadu viens jautājums. Cik ilgi es sēdēšu? Jo sēdēt jau nav grūti, bet liekas, ka gribās vairāk tās kustības, lai būtu, kad it kā liekas, esi izaudzis no tā procesa, kad veidojot nagus, man vairs neinteresē, kāds būs gala rezultāts. Pilnīgi liekas, ka zudus interese. Man bija nepieciešams vesels gads, lai saprastu, ka tā beidzot laikam jāiet projām. Tad es saņēmos un aizgāju. Un tā es esmu nonākusi tagad līdz jogai, līdz masāžai. Un saprotu arī to, ka man patīk darboties ar cilvēka ķermeni. Man reāli patīk tā sajūta, ka
masē to cilvēku, kad es ļauju caur savu ķermeni sajust otru, kā tas ir, pielikt roku tieši tur, kur vajag. Un dzirdēt arī to atsauksmi, protams, ka nākošā dienā pasaka, nu, zini, baigi forši bija un bija labi. Tad liekas, ka tas ir tas ceļš, ko var iet, lai izzinātu sevi vēl vairāk. Un es saprotu, ka man tas patīk. Nevienmēr ir viegli. Un cilvēki bieži arī nobīstās no tā, kad ir smagi. Bet tad es saprotu, pagaidi, bet kas tad īsti ir smagi? Nu, ko tas nozīmē smagi? Šos jautājumus man iemācīja īstenībā Lilas spēle. Paldies! Es saku jau neskuro reizi Jegoram, pie kā es mācījos, jo tas man arī pavēra to apziņu plašāk. Es saprotu, ka nekas nav iecirsts akmenī. Pilnīgi nekas. Man ir brīva izvēle rīkoties. Vārds darīt. Nevis iziet kārtējos kursus, nolikt papīrus plauktā, kā man tas ir bijis, es zinu, par ko es runāju. Bet spērt mazu solīt uz priekšu, kaut arī man ir bail. Tāpēc ir forši, ka ir biedrība, es taču varu piezvanīt. Armin, klausies, man tur kaut kas, es kaut ko nesaprotu, man ir tur tāds čakars jāsaka, klausies, kā tu dzirdi šito vai kā tu dzirdi šito. Un tad kaut kas mainās. Un es redzu iespēju, un pēkšņi man piezvana Aija, vai vēl kāds saka, Ilona, vai taisam retrītu. Es domāju, tā arī var būt. Tā var būt. Jo es ļauju ienākt kaut kam jaunam, jaunai pieredzē. Man liekas, tā pieredze, kas man ir bijusi, man gan vienu brīdi bija tāda doma, vispār šausmas, dzīve ir nodzīvoti par velti. Es domāju, ka tas ir noteikti katrs to ir piedzīvojis. Tad es to visu dienu staigāju tādu, nekāda lūpa uz zemes, nu kāpēc šitā? Un pēkšņi saprotu, kā par velti? Kā? Šitā bagāža ir šitā un tā. Un es varu pateikties katrai dienai, kas ir bijusi, kas ir atradusi mani līdz šim brīdim. Tas, man liekas, vienkārši skaisti. Kas tas, jā, runāšu mikrofonā, kas bija tas stimuls, tas pirmais, nu tas, kas lika tev tomēr sākumā mācīties jogu, sākumā astroloģiju, un kaut kā spērt to soli, nepadoties, neaiziet tur tajā grūtsirdībā vai kaut kādā, man jau nekas nesanāks, es jau neko nevarēšu. Kas tomēr tev lika, kas bija tas dzinulis, vai kā viņu nosaukt, tas stimuls, kas tomēr ļāva tev turpināt iet un darīt un sasniegt? Zini, es iespējams par to esmu domājusi. Varētu būt tas raksturs. Jo man nav tā, ka man ir viss izklājies un viss ir sanācis ar pirmo reizi. Kādreiz jaunībā bija tā, ja man nesanāca, es vienkārši nometu un aizgāju. Un sapratu, ka tas nav mans. Bet ar to manikīra profesiju es sapratu, kas man tieši nesanāk, ko es varu mainīt un kā es varu darīt. Un tas veido interesi. Un ja man ir interesanti, ja es atrodu tajā, tad tas aiziet. Bet ja es pilnīgi vienkārši daru, tāpēc, ka tas ir jādara, tad man liekas, ka tas nestrādā. Tieši tik ļoti vienkārši. Jo tas piepilda. Kad es pamēģinu vienu lietu, un piemēram astroloģiju, es esmu mācījusies 2 reizes, vai cik dīvaini nebūtu, es gadu nomācījos, un pēkšņi es jūtu, kad saprotu, ka vārti ir ciet, un es neko nesaprotu. Es aizgāju malā, tad es sāku vēlreiz atkal gads, un tik interesanti, un tik forši, un pēkšņi atkal. Un es saprotu, laikam astroloģija tad nebūs mans. Un tad atnāca aromaterapija. Pēkšņi viņi ieskrēja iekšā. Es domāju, aromāti, tas ir kaut kas tāds. Un viņš vienkārši tā iegriezās. Un joprojām tas ir vairāk kā 20 gadi. Tie aromāti ir kopā ar mani. Tāds jautājums, vai tas ir to vērts? Teiksim, cilvēkam, kurš baidās spērt pirmo soli, kaut ko mainīt savā dzīvē. Viņš labāk, man ir pietiekami labi, man tur daudz maz darbs ir, daudz maz veselība ir, daudz maz attiecības ir, priekš kā man tur kaut ko darīt. Vai tas ir to vērts? Pateikšu tā. Ja tevi ir neapmierinātība, ja tu sāc kaut ko meklēt, tad ir vērts. Bet ja tev ir viss labi, tad tev ir viss labi un tev vispār pilnīgi nekas nerausta un tev nekur nav jāiet.
ļoti vienkārši. Ja tu jūties neapmierināts, dusmīgs, vēl kaut kas, tev tas stāvoklis nepatīk. Tu meklēsi. Dvēsele, jāsaka, zina, kāpēc tev ir kaut kur jāiziet, jo tev ir iekšējā vēlme kaut ko uzzināt vairāk par sevi. Kas mēs esam dziļākajā būtībā. Visi citi zina, izņemot mani pašu. Kas es esmu vispār, kas man patīk, kas man garšo. Izrādās, es nezinu. Es tagad mācos. Jā, bet ir grūti tāpat, uz kurien iet, piemēram, jā, kaut kas nepatīk. Uz kurien iet, kā saņemties. Kaut kāds varbūt tavs tāds pirmais ieteikums cilvēkam, kuram kaut kas nepatīk savā dzīvē, vienalga, kas viņam tur neiet. Nauda, veselība, attiecība. Gribās kaut ko. Kas būtu tas pirmais, ko darīt? Kaut kāds pirmais, teiksim, ielpot, izelpot un iet, jā. Zini kā, ja mani kaut kas neapmierina, es meklēju, un viņš svarīgi priekš sevis, nevis arī noformulēt, ko es gaidu vai ko es gribu atrisināt. Piemēram, noņemt stresa līmeni. Tad ir svarīgi, kad pirms jogas es saprotu, kā es jūtos, teiksim, no 1 līdz 10 baldes. Slikti, 2. Pilnīgi slikti jūtos. Tad ir nodarbība, un pēc nodarbības es vēlreiz sev pārjautāju, kā es tagad jūtos? 5. Tad tas nozīmē, ka kaut kas mainās. Ja es jūtos labāk, tad tas varētu strādāt, bet, lai es to saprastu, man jāaiziet vēl vairākas reizes, lai saprastu, ka kaut kas mainās. Un tad tas dod īstenībā iekšējo resursu, iekšēju restartu, spēku, interesi, un tad jau tas aiziet. Bet ja es dzīvoju mūžīgajā aplī, darbs mājas, man nav iespējas pat kaut ko ieraudzīt. Un kā jau tu pat zini, kas notiek ar cilvēku? Viņš saslimst. Tas tāds elementārākais, salauž kāju. Tas ir dzīve, tev uztais tādu stop krānu un pasaka, Armīna, tu vai Ilona, paskaties. Kāpēc ir šobrīd tāda situācija, kas ir tas, ko tu varētu mainīt? Bet mums jau vieglāk ir, priekš kam? Es tagad ātrāk, es tagad nevaru aizbraukt ceļojumā, bet gan jau tuņās kāja būs vesela, un tad es varēšu braukt. Tad arī cilvēkam nav motivācijas, viņš nesaprot, kāpēc vispār viņš grib braukt ceļojumā, priekš kā. Man liekas, ka mums mazliet ir pazuduši tie jautājumi priekš sevis. Kā es jūtos? Vai man tas patīk? Ko es gribu? Jo, zini kā, man ir pieredze arī par to, kad es prasu cilvēkam, kā tu jūties? Normāli. Kā tas ir normāli? Vai šobrīd vispār uz nulītes? Man sāp, man ir skumjas, es esmu aizkaitināta, tas var būt jebkādā veidā. Mēs nemākam runāt. Mēs nemākam pastāstīt, kā es jūtos. Tas nav vienkārši. Tas, diemžēl, ir no mūsu bērnības un mūsu tēvi, mātes un vectēvi un tam līdzīgi paudzēs nav mācējuši šādi uzprasīt savam bērnam, kā tu jūties, vai tev viss ir labi, nevis vienkārši tur tā garām ejot, jā, čau, kā iet, labi, kā tu jūties, vai ne? Un šis jautājums nav tik viegli uzdodams pēc savas personīgās pieredzes, bet tad, kad tu spēj uzdot un arī saņem tādu jau dziļāku atbildi, nevis jā, labi, bet jau patiešām patiesu atbildi, tad tu redzi, ka tas cilvēks bišķī atverās un tur jau kaut kas var sākt mainīties vai arī otrādies, ja tev uzprasa un tu tikpat brīvi vari atbildēt, jā, ir slikti, nezinu, neiztur sūdzoties baigi, bet vienalga var arī pasūdzēties šādā. Un tas jau arī tas pirmais solis, vai ne? Tas pirmais solis, brīnišķīgais solis, jā, kuru jebkuram vajadzēs spēt. Jā. Tieši tā. Kā mēs vēl viņus varētu iedvesmot? Tā, 3, 4 saņemies. Jā. Tas nestrādā. Tas ir tā kā cilvēkam. Šis bija labs, jā, tiešām tas par to, kad uzdot. Varbūt vienkārši viņš var uzdot jautājumu sev vienkārši. Trenēties ar sevi spoguli kaut vai. Ne? Kaut vai, jā. Ja nav vienkāršākais strādā, kad otrs cilvēks tev prasa, bet ko parasti saka, viņš mani notrigerēja, ja? Man pilnīgi dusmas parāda. Bet īstenībā tas sanāk, kad viņš jau parādīja to, kas manī ir iekšā. Tāpēc jau es sadusmojos. Bet ja es to saprotu, tad man pilnīgi tā,
Tad es esmu, par ko es esmu dusmīgs. Izrādās, pirmā dienas puse ir bijusi vienkārši traka, un es netiku ar darbiem galā, un tāpēc es biju dusmīga. Tā kā mana mamma saka, kādreiz par to nerunāja, visi zināja, kas ir jādara. Un tā mēs minam, viņa domā šitā, viņš domā tur tā. Mēs dzīvojam ar kaut kādām fantāzijām savā galvā. Ilūzijām. Jā, īstenībā tam nav nekāda sakara. Un tāpēc ir grūti arī mainīt kaut ko, jo es esmu iztēlojusies, ka Armīns ar mani vispār nerunā. Ka viņš vispār tur elpo tikai, ko viņš tur dara, nē, tur noteikti. Un es pat neļauju sev iespēju pajautāt Armīnā, kad tev ir grupa, ko jūs tur darat? Tu man vari pastāstīt, varbūt tas mani interesē. Jo es pat nepieļauju domu tādu, jo man ir izveidojies arī viedoklis par to citu. Tāpēc arī iespējams cilvēkam ir grūtāk saņemties un pamēģināt. Izveidojas savs dīvainais viedoklis, bet ilūzija, jā. Man patīk, ka ir tāds vingrinājums, teiksim, tu arī vai galvā vai labāk pat uzrakstīt, iztēlojoties sevi pēc gada, pēc 5, 10, 20, 30, vienalga, cik tu gribi. Un ja tu maini savu dzīvi kaut ko sāc darīt pamazām, vai tu atstāji tā kā ir. Tā kā patiesi ar sevi uzrakstīt, nemelojot, jā, kāds tu būsi, ja kaut ko mainīsi, ko tu sasniegsi, kāds tu kļūsi, vai neko nedarīsi. Un iespējams tas arī var kādu motivēt, jā, tomēr pamēģināt. Burvju vārds pamēģināt. Pamēģini, jā, tev nekas nebūs, kad uzprasīsi, kā ir tur, kā ir tajā praksē, kā ir tajā praksē, vai kā darīt to. Vai ne? Jā, mēs esam arī pieraduši salīdzināt cilvēkus, sevi ar citiem, bet salīdzināt pirms prakses un pēc prakses. Kāpēc mēs aizmirstam sevi? Sevi ar sevi salīdzināt, kāds es biju pirms prakses, jebkādas, un kāds es izgāju pēc prakses. Man liekas, tas arī tāds būtisks solis. Es saprotu, ka man ir vieglāk elpot, kaut kas ir mainījies, es redzu zaļas krāsas, tur kokus, es kaut ko pamanu vairāk. Bet mums ir ārējais, jā, vairāk atkal. Es salīdzinu sevi ar tevi, nē, es to noteikti elpošanu nevaru, es pat nezinu, kas ir tas. Arī vērstu uzmanību uz sevi, un es domāju, ka tas nav egoisms. Ja es jūtos labi, es nekad tev pāri nevaru izdarīt, jo tad man iekšā viss ir kārtībā, un pat ja tu pacelt to balsi uz mani un kaut kā savādāk teikt, es to pieņemtu un pārjautāt Armīnu, kas ar tevi šobrīd notiek? Man liekas, tas it kā ir vienkārši, un no otras puses nav vienkārši, bet mēs mācamies. Mēs esam skolnieki katru dienu, lai kurš tur jaunāks tev kaut ko pasaka, bērns, un tev liekas, kā tāds mazais tur var kaut ko tādu man aizrādīt. Bet tajā ir daļa patiesības, vai ne? Jā, tas ļoti labi, ka mēs mācamies un būtu jāmācās ikvienam. Tad, teiksim, ja salīdzinā Ilonu 20 gadi atpakaļ un Ilonu tagad, cik būtiskas tās atšķirības? Es esmu iemācījusies paklusēt, jo man liekas 20 gados bija tā, kad parādi pirkstu un man visas emocijas pa gaisu, viss tāds. Tagad es esmu iemācījusies noklausīties, saprast, par ko cilvēks vispār runā, un varu pat pārjautāt, kā tu to domā. Kaut kas tiešām ir mainījies, man patīk tas, ka tas ir mainījies. Esmu kļūsi, krietni, man liekas, mierīgāk nekā es biju, bet dejot man patīk joprojām, tas nav mainījies, bet iekšējā ir dejot jau tas ir, tu nevajag to mainīt, nemaz tāpat kā dziedāt. Vai, dziedāt arī, jā, pie stūres, jā, noteikti. Karaoke arī, jā. Tādā kā brīvākā uztvere dzīves. Jā, es neteikšu, ka tas... Jā, kad, ja es teicu, ka mani citu cilvēku viedoklis neskar, izrādās tas attiecās uz apģērbu, bet par pārējo tomēr mani tas skar. Ir, kur strādāt vēl joprojām, bet es spēju pieņemt cita cilvēka viedokli, kas arī, īstenībā, man ir svarīgi. Man nav jācīnās ar otru cilvēku. Pilnīgi nē.
Jā, viņam ir tāds viedoklis, un viņam drīkst būt tāds viedoklis. Un tad es jūtos tā, nu ir labi, tad ir labi. Jā, mēs turpinām augt, mācīties, mēs arī, tu. Un mēs turpināsim arī iepazīstināt cilvēkus ar dažādām tēmām, runāsim, prātosim, filozofēsim varbūt, jā, kaut ko ieteiksim, lai arī citi spētu tā kā spērt tos savus pirmos, otros, trešos soļus un mainīt. Bet tad, teiksim, vēlreiz savēlkot tādu rezumē, kas tu esi, tad, ko tu tieši piedāvā, kādus pakalpojums, tas varbūt tā bišķi nepareizi skan, ko tu piedāvā, kādas prakses vai kā viņas nosaukt, jā. Nu, ja gribās pavērot savu ķermeni, saprast vispār, kā viņš strādā, dziļāk sajust, jo caur jogas praksi var raudāt, var smieties. Tā ir arī viena no iespējām, kā atvērties pasaulē. Joga ir viens, jā. Tad masāžas. Masāžas esmu pat izbaudījis, ļoti iesaku. Dažāda veida, jā. Tad vēl lilas spēle. Arī iesaku, ļoti labs instruments. Lilas spēle apgriež ar kājām gaisā. Varbūt bišķi izstāstīja, kas ir lilas spēle, kāds nezinu. Nu tā pāris vārdi. Nu jā, lilas spēle, ja mums dzīvē var būt dažādi jautājumi, kas mūs nomoka. Un kā tu saki, reizēm ir tāds štopers, ka tu nezini, ko man tagad darīt, vai man vispār iet elpot, vai man darīt vēl kaut ko, vai vispār neko nedarīt. Es esmu strupceļā. Un tad liela spēle ir tā, kas ļauj izkustēties no šī punkta. Viņa ļauj man paskatīties uz savu dzīvi mazliet savādāk. Un atrast pašam savas atklāsmes un atbildes. Neviens cits, kā tikai es, to arī varu iegūt. Tiešām ļoti interesanti. Tā ir vienkārši spēle, kur jāmet kauliņš, tā kā cirks bez mazā, bet ar bišķi dziļāku jēgu un rezultātiem. Jā, tas tiešām tā. Un plus vēl ētriskās eļļas, protams, kuras mēs varam smaržot, un arī caur smaržu var iegūt daudz un dažādas atklāsmes. Var pacelties 50 gadu veci bloki. Nesen uzpeldēja pat tā varbūt. Tā kā, un tas notiek ļoti arī saudzīgā veidā, tāpat kā spēle vai arī joga. Pilnīgi dabīgi, vienkārši. Arī šeit ejam uz jebkuru praksi bez priekšstatiem. Noliekam to visu malā un ejam kā skolnieki. Kas tagad būs? Pamēģinam, kā tas vispār, vai man vispār tas strādā, vai vispār man šobrīd tas patīk. Tas, man liekas, ir tas pats labākais. Šīs forši, jā, kad skolnieki, mēs pat varam vēl senākā tā kā aizceļot pagātnē. Bērni pavisam mazi, kādi mēs esam, vai ne? Mēs izbaudām šo pasauli, mēs tur neiespringstam par kaut kādām savām mentālām, psiholoģiskām problēmām, naudas problēmām, attiecību problēmām, vienkārši baudam dzīvi. Tas, protams, nenozīmē, ka tagad pilnīgi bezbēdīgi dzīvot šajā pasaulē. Tāpat rēķini ir jāmaksā, protams, bet pišķiņi mēģināt atcerēties to bērnību, mazo vieglumu un prieku, vienkāršu prieku no satikšanās ir arī vienkārši prieks, ka maz vajag. Un uzticēties otram tāpat kā sev. Mēs jau nevaram uzticēties otram, jo es sev neticu, ka man tas sanāks. Ļoti vienkārši. Mazu solīti spērt otram pretī un pazvanīt un pateikt, man ir slikti, bet vari man uzklausīt. Tas ir tāds ceļš, ko mēs mācamies atvērt to savu sirdi beidzot. Vēl uzdošu jautājumu par to, kas mazpilsētās, bet arī ne tikai, diezgan aktuāls ir par apkārtējo cilvēku viedokli un spiedienu, un kā tu ar to tiki galā un tiec galā. Jo nav noslēpums, kad mums dominē arī reliģija, un daudziem nekas nedominē, tur savas kaut kādas vērtības, ja tā var nosaukt, jā, atkarības drīzāk. Noteikti arī tev ir bijis spiediens no taviem tuviniekiem, arī no draugiem un tam līdzīgi. Ko
kāpēc mazliet arī nojūgusies esi vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Kāda tava pieredze bija ar šo visu? Ļoti pazīstami, jā. Ļoti, ļoti pazīstami. Man tuvinieki arī vienmēr ir teikuši, priekš kam tev to vajag, vai tad tu nevari mierīgi dzīvot. To, ko es tajā brīdī viņiem atbildēju, es teicu, jūs ko gribat? Ja es dzīvoju mājās nepārtraukt, tā kā darbs, jā, es palieku neiecietīga, kašķīga, dusmīga. Es saku, vai tad tiešām jūs gribat to? Nē, tad labāk, tā kā tad, lai es daru tās savas lietas, kas man patīk. Bieži tie cilvēki, kas izsakās slikti vai nievājoši, viņi par to lietu nezina pilnīgi neko. Pilnīgi neko. Ir cita lieta, ja es aizeju pie tevis un es izmēģinu, tad es varu pateikt, zini, man šoreiz kaut kā neaizgāja, es nesaprotu, kas, bet nav. Bet es neteikšu, ka tava praksa ir slikta un tu esi muļķis un tu vispār neko nesaproti. Es tevi neaizvainošu atkal jau, bet es būšu pamēģinājusi. Un šobrīd es sev jautāju, es tiešām to gribu? Var vienkārši aizvērt acis un uzdot jautājumu, kāpēc es gribu darīt to lietu, kas man no tā var sanākt, priekš kam es gribu to darīt. Es gribu labi justies, es gribu atrast to iekšējo mieru, prieku, spēku, mīlestību, un ja man tā prakse to dotu, kāpēc man to neizmantot? Jo tas man ir kā dzinulis, lai es paskatos uz pasauli plašāk. Jo citu cilvēku vienmēr kādam ir viedoklis, vai ne, par jebko. Mati ne tādi, tad kleita ne tāda, bet tas ir otra cilvēka viedoklis. Ja es jūtos labi, tad īstenībā es pieļauju domu, ka man varbūt pat neviens to viedokli neizpaudīs. Jo ja man ir iekšējais miers un pārliecība, tad viņš vienkārši klusēs. Super. Tad ļoti labs ieteikums, ko es saklausīju tevi, un arī man viņš ir parasti cilvēkiem pamēģini. Vai ne? Tieši tā. Nekas slikts nenotiks, kad tu pamēģināsi. Bet, diemžēl, bieži vien ir tas, ka ko par mani padomās, un tas ir ļoti spēcīgs tāds pretestību radošs apstākļis, jā, kad nē. Es tagad nevarēšu atnākt mājās, man tur kaimiņi vēl nezinu, kas tur, ko par mani tagad nedēļu vai mēnesī runās, un tam līdzīgi es labāk neiešu. Tāpēc, ka mums arī priekšstati ir. Priekšstati par vai reliģiju, vienalga, jebkuru jomu mēs paņemam, mēs to nezinām, bet mēs atkal uztaisam burbuli un stāstu par to. Tas ir tāds un tāds, tad, labāk nē. Bet vienkāršākais varētu teikt cilvēkam, paņem palasi. Palasi, ko tu vari atrast, un saliec priekš sevis savu viedokli. Un tad, kad vēl tu esi vēl pamēģinājis klāt, tad tev tiešām izveidojas kaut kāds savs viedoklis. Bet vieglākais variants pateikt, nē, tas man nestrādā, un iemācīties paņemt informāciju arī. Ieiet mazliet dziļāk un papētīt, kā tas strādā, kas tas tāds vispār ir. Tas tāds sabiedrības jautājums. Cenšoties tagad tā kā nekritizēt baigi to tā saucamo sistēmu, bet tomēr ik pa laikam viss kaut kas izpelda un kā mūs mēģina pakļaut, kontrolēt dažādos manipulatīvos veidos, jā. Ko tu domā par to? Vai varbūt nevajag par šo runāt šobrīd? Es varu pateikt tikai vienu, sākt ar sevi. Muļķīgi varbūt domāt, ka es neko mainīt nevaru, jo man ar tāda doma ir bijusi, bet kā es nevaru? Kur tad paliek es? Ja es sāku domāt savādāk, tāpēc jau veidojas biedrība, paskaties, tad sanāk, ka es jau nemaz neesmu viena, mēs esam vairāki cilvēki kopā. Varbūt mēs nedomājam pilnīgi vienā virzienā, bet kaut kas mūs vieno. Tad acīm redzot, mēs saprotam viens otru. Mēs mācamies atkal jau. Un ja es varu izmainīt sevi, tad man liekas, ka tas jau ir daudz. Jo tas jau nāk plūst ārā no manis. Un tad arī apkārtēji, vai viņi grib, vai viņi negrib, arī viņos kaut kas sāk mainīties. Un kad tas notiks? Es nezinu. Un cik ātri tas notiks.
Skatīsim. grūti ir arī šajos, daudz jau zina, protams, daudzi visi zina par karu Ukrainā, protams, un par kādiem tur vēl netika kariem Izraēlā, laikam tur joprojām viņi tur ņemās un viss pārējais, un mēs tā kā tiekam iedzīt tādās bailēs, jā, laikam, jā, un ir grūti izkāpt no tā, un tāpēc, manuprāt, ir baigi forši, ka mums ir izdevies atrast te balvos, jā, cik mēs esam 7 cilvēkiem vai 8, cik mēs esam laiku jūt. Tas ir tā, pagaidām, bet ir daudz vēl, kas šeit ir tikai tā mūsu biedrībā maziņā, bet ir apkārt mums, ir ļoti daudz visādi cilvēku, kas jau praktizē, jau maksimāli apzināti cenšas dzīvot savā dzīvē un maina savas dzīves un palīdz citiem. Un mēs turpināsim, vai ne, noteikti arī izglītot sevi un citus un iedrošināt, kad nav tik slikti. Ja mēs esam ar sevi, tad mēs varam mainīt ne tikai sevi, bet arī savu pasaulē. Tas nav tikai tāds aforisms, kuram neviens neticīs tiem. Tā ir. Vai ne? Jā, tā ir. Piekrītu. Ko tu varbūt vēl tā noslēgumā varētu pateikt cilvēkiem, kas šo visu ir noklausījušies un kuri kaut ko grib mainīt savā dzīvē. Tie, kas negrib, droši vien, tiem šis viss neinteresēs, jā, varbūt viņi pēc laiciņa pieslēgsies, bet tiem, kas jau tā kā ir uz tā pirmā pakāpiena vai ir aizgājuši pie tām savām durvīm, bet baidās viņas atvērt, jā, vaļā. Pirmais tāds. Aiziet, tad to var. Varbūt nepateikšu neko jaunu, bet viss jau ir šeit. Viss ir šeit, visas manas sajūtas ir šeit. Un atļaut sev uzticēties, ka tas mans lēmums, viņš ir tieši tik pareizs, cik viņš ir pareizs šajā brīdī. Jo, ja es pieņemu to lēmumu, izejot no sevis, no savas iekšējās vēlmes, tad mainās, tad kaut kas mainās. Es redzu tiešām vairāk. Es bagātinu sevi, līdz ar to arī pārējos. Ticēt sev, nebaidīties no bailēm, nebaidīties no skumjām, no dusmām, no prieka. Tas viss ir dabistiski. Būt pašam. Es zinu, ka tas galīgi nav vienkārši. Galīgi ir sarežģīti būt patiesam pret sevi. Bet man liekas, ka tas ir pirmais, kas ir jāiemācās. Ticēt un būt patiesam pret sevi. Super ideāli. Galvenais nesajaukt to iekšējo sajūtu ar kaut kādu, piemēram, es jūtu, ka man gribās aliņu vai kādu. Kāpēc man gribās aliņu? Kāpēc? Izrādās, ka man varbūt vajag kaut kādu relaksāciju, tad iespējams var aiziet uz masāžu. Rekā, vai ne? Šitā pilnīgi neiztupēt, ka vienkārši man gribās aliņu un pēc tam vēl 3. Bet, jā, man gribās relaksāciju. Tas man bija aizvakar, tas ir dzīves piemērs, kad man sagribējās šokolādi. Sapēdu 2 gabaliņus un sapratu, ka nē. Un tad es saku, kāpēc man gribās šokolādi? Un es sapratu, man vajadzēja, lai kāds man patur roku tajā brīdī, vienkārši pasēž blakus. Es domāju, tā arī var. Tieši tik vienkārši. Nē, un brīnumi notiek. Jā, notiek. Un paldies tev, Ilāna, ka uzņēmi, kā parunājām tik forši, produktīvi. Noteikti būs vēl sarunas jau konkrētiem tematiem, jā, tās sekos viss, bet šodien paldies par tēju. Paldies. Un tad jau tiekamies. Paldies par sarunu, tiekamies, jā.